To basically project that sensation outwards through the movement. And I think the preparation of the work were really, well, I keep saying probably every single time, but I did my pure, honest work. And of course I'm feeling somewhat disappointed with mistakes because I have ran this program and I had enough numbers of clean performances. And also this arena is so, like I have been here of one of my first kind of big performances. So I'm quite saddened that I didn't manage to represent it fully as I prepared and as I wished, as I enjoyed. And I know, but I worked my ass off and I really wish it to finally be there. And there's very few performances when you're really at your peak. And I now I consider myself to be at that peak of invested heart in the whole process of getting there. And yeah, I need to digest and I guess take an easier mind because it's too heavy. It's very taxing, yes. To really do so much and not quite reach the desire. But you came here first and said the first thing you said was I enjoyed. Yes, because I did skate it with enjoyment. I did skate with what I consider my sincerity. Yeah, like back in Texas you were saying that you didn't feel like you were fully into this program yet, but now you feel like it's something you're comfortable showing to Shay and that you yes, feel now I'm like getting a little bit more towards it. It had changed, the thing it had evolved. And maybe I cannot say that I'm fully comfortable to show from technique of execution the same transition as skating. I clearly feel very confident for the image and the heart and the feeling of this program, and it has its own life, it has its own taste, and I think this unique mixture of sweetness and bitterness that comes together into this with this wonderful version of this iconic music. So I feel and frustrated and purely released and satisfied. So it's a little bit depending on the angle of what I'm looking. As a sportsman, of course, I desire to show every single performance my best. As an artist, though, I feel a little bit more fulfilled. you can see the emotion that's growing into it. Try to see the positive space. Yes. Yes. I will. Yeah, and you said you worked up, and Yes, that you is did very everything true. you could, you know. And you Well, did your best. There's no regrets. I did my best. I have no regrets, Yes. but I could have done better. That's always. There is a margin. If it's like the last 5%, okay. If it's like a good 20 to 30 missing, that's not okay. I always think like when you did that, you did your best, you worked your ass up, it will show at some point. Of course, that's where the focus and that's where continues the path. I really have a strong image and I want to follow that image and I want to keep climbing my own skill set level of proficiency and self-mastery. And that's something that is perhaps
matter am I a professional skater, as a competitor on the world stage, or am I just doing it for my leisure, for my passion? And that's where comes this, like, I want to reach it, no matter how it's done. I want to train myself to that point. And right now I still feel like I want to show it to them, I want to show it now. And I put myself to it. And sometimes it does happen to an extent, but the puzzle is not yet fully assembled. And of course, it feels very dear to be so close to home, to be in this arena, to see today. I saw my first coach, Ingrid. Like, it's such a flood of those kids' emotions, those memories, pure child that had no idea what he was doing, and just it all developed and grew. Like 15 years since then, and I'm having this opportunity to perform. It's different. It's unique. It's not detached like any other competition. It really feels like a look back in certain memories, certain emotions I experienced in the same arena. Like, I'm sure that child that you were then would be proud of you now. I saw an interview of you when you were so young and you were in Daugavpils and you were doing your jumps with all the kids. And I actually during the performance I was thinking about all the people in Daugavpils in their living room watching their TV. They are proud. Yes. They are so proud. Yes. You need a role model. Yes. I wish you saw Stefan dancing just behind your back during music. They would have cheered you up. But we still need a picture. yes. Okay. Yes. Can I hold this? I'll give it back to you, don't worry. Put her here, sorry. And then Dennis separately by the board. In the light. Dennis, but we need one in the light. Okay? Just in the light, that would be nice. I'll start. For a change, I'll be the first. Now the precious things. Denis nāc lūdzu arī Latvijas televīzijai. Okay. Sniedz interviju pēc savu priekšnesuma. Piedodiet, man bija vēl viena. Jā, labi, labi.
Paldies. Gaida komanda, ka mēs varam sākt. Visiem sveiki! Visiem sveiki, Denis. Pēc tavas pirmās uzstāšanās Eiropas čempionātā, kādas ir tās emocijas un kā izbaudīji šo te slidojumu? Man patika slidot, man ļoti patika izpausties. Es esmu nepilnīgi pārliecināts par savu tehnisko daļu, tomēr man patika. Man bija liels gods, ka tik daudz latviešu flagu un atmosfēra šajā lielā arēnā bija diezgan par lielu, bet viņa bija silta. Un man ļoti patika tas. Man ļoti patika, ka tevi izsauca visskaļākās emocijas. Pēdējā grupā bija tieši tev, Denis. Wow. Man liels gods slidot. Man tas ļoti patīk. Es lidoju paša izpausmē. Es daru, ko es mīlu. Un ir liels prieks, ka skatītāji to izbauda un kaut kā mudina un palīdz izklīdzēties. Jā, man ir liels prieks. 82,34 punkti pēc īsās programmas. Tu jau tur ārzemju intervijā teici, ka tas šķiet nebija tas, ko tu biji gaidījis no sevis. Nē, tas nav, ko es varu izdarīt. Tas ir par maz. Bet tomēr es domāju, es uzskatu, man ir vēl jāapskata, ko es esmu izdarījis. Tomēr es izdarīju vairākas kļūdas, nelielas. Tomēr tas ir kļūdas. Un es māku izdarīt brīnišķīgu slidojumu. Un es to trenēju. Un mana lielākā nepārliecinātība. Lielākais trūkums. Jā, man drusciņi sāp, tā kā es ļoti labi sagatavojos, ļoti labi atbraucu uz šeini, pilnīgi sagatavots. Tomēr nesmu parādījis pilnīgi, ko es varu, un tas sāp. Tomēr man patika, kā es lidoju, kā es parādīju mākslu, nevis sportu. Un, jā, ir par maz, bet tomēr ir kaut kas. Bet, ja skatāmies pēc tās punktu izteiksmes, tad ir vairāk punktu nekā Latvijas čempionātā, bet šķiet, ka Latvijas čempionātā tev arī nesanāca viens no tiem salkaviem, viens no tiem četrkāršiem, precīzi tas pats, kas šeit, Kaunijā. Jā, bet tomēr bija drusciņ labāk. Kas man ar punktiem, ja mēs skatīsimies uz punktiem, kas man patīk, tas ir tā, ka es esmu izdarījis kļūdas, jā, tomēr mana otrā atzīme ir lielākā. Un es to varu apmierināt, paņemt, tāpēc, ka tehniskā daļa viņa uzlabosies normāli. Bet otrā atzīme, viņa ir kā tu slido, un viņa ir diezgan liela. Un tas ir man lielākais prieks, tāpēc, ka kad tu dari kļūdas, tas neizskatās labi. Un es esmu noslidojis diezgan labi ar kļūdām. Tātad tas ir kaut kas, par ko es uzskatu, ka pozitīvā puse. Un, jā, iešu mājās strādāšu. Denis, tu salīdzinoši nesen tos četrkāršos lēcienus tikai sāki demonstrēt publikai. Šī programma, pie kuras tas ļoti cītīgi strādājis, īsti gandrīz nevienās sacensībās nav izdevusies. Neienāk prātā, ka varbūt mazliet atkāpties no tās sarežģītības līmeņa un mazliet vieglāk to programmu piedāvāt? Es domāju diezgan daudz par šo ļoti labu jautājumu. Tomēr es gribu, mans mērķis ir olimpiskās spēles. Un man arī būtu jāsagatavotam nevis tikai izpildīt viņus treniņos, tāpēc, ka tas jau iznāk 2. gadu, bet parīdīt to uz sacensībām, kad ir liels stress. Un tas ir kaut kas, ko es tagad mēs saprotam, ka strateģiski tas nav labi punktu dēļ. Tas ir kaut kas, kas bojā visu. Tomēr mēs to paņēmam kā nepieciešamu samazinājumu, lai kaut kā progresētu uz priekšu. Un tāpēc iznāk, ka man ir liela nepacietība, es ļoti gribu izdarīt tagad, bet es tomēr ir nepieciešams paņemt tos vairākus bojājumus, var pateikt tā.
lai pēc Vairāk tam, sitiens jāuzņem. jā, lai pēc tam atrast to balansu un stāvēt stipri un lieliski. Lai tu būtu pavisam apmierināts un arī tā punktu summa būtu labāk, vai ne? Jā, tāpēc, ka mana otrā atzīme ir locked, Aizslēgt. aizslēgta aiz tehnikas, un tehnika nepalielināsies, kamēr es neizdarīšu tos 4 apgriezienu lecienus un būšu ar visiem kopā cīnīties par pirmo vietu. Un tāpēc tas ir mans ceļš un mana pašpārvarība, uz kuru es strādājusi un esmu mudināts pārvarēt pašu sevi. Denis, mēs nofilmējam arī, kā tu ieradies hallē, ļoti pārliecināts par sevi, bet mūsu skatītājiem radās jautājumi. Kāpēc tev Somas ir Team Japan, jeb Japānas komanda? Tāpēc, ka tas ir olimpiskā formā no japāniešiem, kuru es esmu izmainījies Beidžingā. Un tāpēc es to kā olimpiskais sportists, man patīk tā kultūra. Un es kaut kā arī ar visu, ko dažreiz jūs varat redzēt mani ar Japānas biksēm vai kaut kas tā. Tas ir tāpēc, ka es esmu samainījis to par Latviju. Es iedevu manu Latvijas uniformu un es saņemu Japānas uniformu. Un tas ir kaut kas, tas ir kā kultūra. Mēs esam sportisti un mēs kaut kā pievienojam, tas ir lielākai pasaulē. Tas nozīmē, ka kaut kur Japānā mēs varam mierīgi arī redzēt kādu Japānas sportistu ar Latvijas formu staigājot, ja? Jā. Tas ir ideja. Arī iesildoties, visi pārējie sportisti gāja uz to iesildīšanās zonu, speciāli tādu istabu, kur var iesildīties. Tu aizgāji turpat, hallē, aiz trībīnēm, iesildījies. Arī tāds īpašs rituāls tev pašam? Ka tu gribi uzreiz jau būt klāt tajā hallē? Jā, tas ir viens punktiem. Man ļoti patīk, es mājās diezgan katru reizi iesildos pie ledus. Un man tas patīk, tāpēc, ka es nevaru iesildies kaut kur citajā vietā. Tāpēc, ka, kad es sagatavojos, es gribu jau sagatavot savu breathing, manu elpošanu. Es gribu jau sajust to augstumu, es gribu redzēt ledus, es gribu sastādīt programmu. Es kaut kā gribu jau būt tā atmosfērā hallē. Un kas man ļoti arī patīk, es redzētu to no drusiņa no augšas. Un tāpēc es cenšos vienmēr atrast to savu nelielo nevis korneru, bet corner. Savu stūrīti. Jā, kādu nelielu stūrīti, kur es varēšu iesildīties. Bet arī šeit iesildīšanas telpa ir par mazā manai iesildīšanai. Tāpēc es to izvēlējos darīt tribīnēs. Labi, Denis, tev vēl priekšā ir garā programma, izvēles programma. Kādu priekšnesumu tu tur rādīsi? Es ceru, ka es būšu ambiciozs, un man ir 3 plāni, un viņi ir kā paša self-examining. Kā ja es izdarīju pirmo, un viss ir labi, es eju uz otro ambiciozu, un es gribu iet pilnīgi, kā es esmu izdarījis mājās nevienu reizi, ar to maksimālo to pārvarēšanu ar 4 apgriezieniem lecieniem. Bet, godīgi teicot, ko es ļoti gribu no visas sacensības, tas ir, lai man tas patika, ko es daru. Piemēram, šodien, nav tik brīnišķīgi izdarīta programma ar punktiem, tomēr man patika slidot. Un es gribu iziet no lielas programmas, no izvēles programmas ar to baudu, ko es darīju. Un es vispār gribu smaidīt. Tas ir kaut kas ir mīļš. Un šajā arēnā es biju, man liekas, ka 15 vai 16 gadus atpakaļ. Un ir par daudz emociju, par daudz atmiņu, kad es biju maz neko nesapratu vēl, un man taisnīdošana bija kā, es nezinu, ko es šeit daru. Un šodien, kad es esmu izaudzis, tas atgādina un labus un sliktus piedzīvojumus arī ārpus par tiem 15 gadiem. Un
Jā, man ir Jāsaņemās, jāsaregulē, jā. Saregulē tas emocijas un baudīt. Paldies, Denis. Novēl arī pēc garās programmas būt tikpat smaidīgam un arī, lai tā punktu summa ir daudz labāka. Paldies, paldies. Paldies uz redzēšanos. Paldies par flagiem. Lūk, Denis Vasiljevs pēc īsās programmas 82,34 punkti Denisam Vasiljevam pēc īsās programmas. Ja, redzējām, protams, atkal Denis smaida, viņš ir apmierināts ar to savu uzstāšanās stilu un redzējām arī tiesnešiem ļoti patika. Un noteikti izvēles programmā es domāju, ka Denis izpildīs daudz precīzāk arī šos tehniskos elementus un galvenais jau tiešām ir izbaudīt, kā Denis arī pats saka, izbaudīt to, ko viņš dara šeit ledus laukumā. Rītdien Eiropas čempionāts daislidošanā šeit pat Kaunijā turpināsies un 1:15 LTV7 tiešraidē mēs jau redzēsim dāmas un dāmu konkurencē mēs redzēsim arī savā otrajā Eiropas čempionātā Sofiju Stepčenko. Tā kā slēdzam iekšā LTV7 jau rītdien un turpinam baudīt daislidošanu tepat no Kaunas. Visu labu!